Starp citu, mums beidzās ceturksnis. Viens ceturksnis beidzās, sākās nākamais, un dievnamā tur jau arī ir apcērījumi grāmatiņas, daži jau ir paņēmuši tās, un jūs jau zināt, ka tās būs par vēstulēm korintiešiem. Ļoti vērtīga mācību viela, studēt šīs vēstules. Noteikti esam lasījuši nereizi vien, tur ir labas pamācības, labas domas, padomi, kuras mēs attiecīgi cenšamies tā kā piemērot savai videi, savai dzīvei un saprast, kas īsti, ko šie vārdi varētu būt attiecinām arī uz mums. Kad mēs domājam paši par to Korintas draudzi, mums diezgan maz informācijas ir. Ir apustuļu darbos kaut kas par Korintas draudzi, kā to dibināja. Taču spriežot pēc šīm vēstulēm, mēs saprotam, ka tiem Korintas draudzē tur bija dažādi jautājumi, kas tika uzdoti, un apustulis Pāvils cenšas viņus atbildēt, un tāpēc ir tas palicis šajās vēstulēs. Bet kādi ir šie jautājumi, kas ir tie cilvēki, kas tos jautājumus uzdevuši, ja mums nav informācijas. Mēs nezinām, kas viņam tika jautāts, mēs tikai varam to izsecināt no pašām šīm atbildēm, kas īsti tur tajā Korintas draudzē tur bija noticis un kāpēc apustulis Pāvils tieši šādas vēstules viņiem bija arī rakstījuši. Ko būtu apustulis Pāvils rakstījis mums? Nezinu, Jelgavas draudzei, Dobeles draudzei, kādus padomus devis. Arī to nav nemaz tik viegli atbildēt, ir 2000 gadi pagājuši kopš tiem laikiem. Bet tomēr kaut ko izlobīt jau var, un tāpatās es domāju, ka arī nākošā ceturksnī vairāk uzmanības pievēršot Korintas šiem vēstulēm, mēs tad arī varētu arī spriest, ko tad īsti Dieva vārds vēlas pasakīt arī mums caur šiem skaistām vēstulēm, kas ir saglabātas caur daudziem gadsimtiem. Mēs tās lasām un atrodam tur kādu noteiktu iedvesmu. Izlasīsim kaut ko no šīm vēstulēm. Es domāju, ka šajā reizē mēs varētu izlasīt vienu nodaļu, kas būtu no 2. vēstules korintiešiem. Ja lasat līdzi, nesajaucat ar 1. Dažkārt man ir gadījies tā, ka uzšķir 1. korintiešu un es lasu no 2. un tad cilvēks saka, bet manā bībelē ir citādāk. Tur ir jāsako līdzi. 2 ir 1. un 2. 2. vēstulē korintiešiem 10. nodaļa mēs varētu palasīt, vispirms sākumā pirmos 6 pantus. Tur ir rakstīts tā, bet es, Pāvils, jūs pamācu ar Kristus lēmprātību un laipnību. Es, kas klāt būdams jūsu starpā, gan esot pazemīgs, bet no tālienes pret jums rādot drosmi. Es jūs lūdzu, ka man pie jums nākot nevajadzētu būt bargam ar tādu drosmi, ar kādu es gribu uzstāties pret dažiem, kas domā, ka mēs dzīvojot pasaulīgi. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dievu priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļās pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga. Tādi ir pirmie 6 panti šajā nodaļā. Konteksta mēs saprotam, ka tur tajā draudzē tur ir kaut kādas autoritātes uzradušies, kuriem ir kaut kāds teikšanas, kaut kāds vārds, un tad viņi cenšas paskaidrot, ka tas Pāvils raksta te kaut ko, viņš tur izklausās drosmīgs, bet tikai no tālienes, bet kad viņš bija uz vietas, viņš tur bija pazemīgs, un izskatās tā kā tur ir pilnīgi citā pieeja, un tur tāda kā apvainojumi kaut kādi ir izskanējuši. Ļoti iespējams, ka apustulis Pāvils to ir uzzinājis no 2 darbiniekiem, kas ir darbojušies Korintā, tas ir Akvila un Priscila, ka viņš tad arī uzzināja šo efektu no tām vēstulēm. Viņam 1. vēstule bija rakstīta, tagad viņš raksta 2. vēstuli, kas saprastams, ka tur ir nepieciešams cilvēkiem paskaidrot, kas īsti notiek. Vēl arī tas, ka viņam ir apvainojums bijis, ka viņš gan ir tā kā cīnās pasaulīgi.
ko mēs te lasām 3. pantā, bet tur 4. pantā viņš paskaidro, ka viņa cīņas ieroči nav miesīgi. Jā, tas nebija retorika, nedz viņa tur lielums vai kāda autoritāte, bet viņš ir sludinājis Dieva vārdā, lai būtu cilvēki Kristum paklausīgi. 5. pantā tas tur tie prātojumi, kas ir pieminēti sengrieķu valodā, tur ir vārds logismus, kā ir vārds loģika izcēlies. Ja? Un, kad mēs saskaramies arī kaut kādiem loģiskiem it kā iebildumiem, kaut kur mēs cenšamies kaut ko tur stāstīt, varbūt par Jēzu Kristu, mums pretī uzreiz liek loģiku. Nu, padomā loģiski. Ja, un tad liekas, kā, ko tagad darīt, ja, kādus argumentus likt pretī. Bet te ir, lūk, apostols Pāvils saka, viņš tai loģikai pretī neliek to cilvēcisko gudrību vai kaut kādus vēl kādus citus prātojumus, jā, bet viņš aicina uz paklausīt vienkārši Dieva vārdam un sekot Jēzum Kristum. Jā, viņa ieroči nav bijuši miesīgi, jeb cilvēciski, kā viņš to šeit mums paskaidro. Jā, lasām tālāk no 7. panta. Vērojiet, ko jūs pie citiem redzat. Ja kāds ir sevī pārliecināts, ka viņš pieder Kristum, tad lai viņš apdomā, ka tāpat kā viņš, tā arī mēs piederam Kristum. Jo es arī vēl vairāk lepotos ar tām pilnvarām, ko mums tas kungs devis jūsu garīgai stiprināšanai un nepostīšanai, tad es tomēr nepaliktu kaunā, lai neizliktos, it kā es gribētu jūs iebaidīt ar vēstulēm, jo tie saka, viņa vēstules ir gan svarīgas un spēcīgas, bet viņš pats personiski klāt būdams ir nespēcīgs un viņa runa ir nenozīmīga. Jā, te viņš runā, ka klāt esot, viņš nav tur izlicies vai lepojies, bet gan darbojies no Kristus pilnvarām. Dažkārt ir tā, kā ir cilvēki, kas cenšas kaut kā tos apkārtējos iebaidīt. Jā, savu skaļo balsi. Tāpēc jau arī man bērns stāsts, tur ir tie dažādie dzīvnieki. Dažreiz gadās tā, ka, lūk, darbinieki tur strādā kaut kur tur vai cehā vai kaut kur darba vietā, tur vienalga vai būvē vai kur, jā, ierodās priekšnieks, un pirmais, ko viņš dara, uzreiz sāk bļaut visiem virsū, braukt gaugumā, tur kliedz, jā, un tad visi tā saraujās maziņi, jā, jo vienīgais lielais tur tajā laukumā ir priekšnieks, viņš ir ieradies, jā, viņš tāpēc tur var atļauties kliegt. Bet mēs redzam, ka apostols Pāvils, viņš nekliedz. Jā. Dažkārt ir tā, kā tie lielie vīri, kas tur tā atļaujās uz tiem padotajiem kliegt, viņi patiesībā dažkārt savu nekompetenci, savu nedrošību, viņi cenšas tās savas skaļās balss noslēpt, jā, lai panāktu uzreiz paklausīt, uzreiz kliegt. Bet te mēs redzam, apostols Pāvils, viņš balss nepacēla. Un varbūt viņš izskaties pat nedroši, un arī viņš pats teica, ka viņš liekas, kā varbūt tā kā izskaties tā kā nedrošs, jā, bet mēs zinām, kā apostols Pāvils, tad, kad viņš bija tur Korintas draudzē, viņš pats ir raksta jau 1. korintiešu vēstulē, tur 2. nodaļā, viņš raksta, ka es ierados pie jums lielā nedrošībā un bailēs, negribēdams zināt neko citu, kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustā sisto. Tātad nevis varenībā, jā, bet tieši pazemībā, nespēkā. Jā, un viņš tieši arī izceļ to nespēks, kas ir Kristu spēks. Un līdz ar to viņš izmantojas šo cilvēku garīgai stiprināšanai. Nevis tā, kā viņam ir kaut kāda milzīga autoritāte, spēks, skaļa balss. Dažkārt ir tā, ka, kam ir taisnība? Kam ir skaļāka balss? Jā, tā arī īsti to patiesību nevar mērīt. Jā. Mēs varam mērīt kaut ko tikai tad, ja tas ir saskaņā ar Dieva vārdu. Un tāpēc jau arī šeit arī mēs šos vārdus te arī lasām. Jā. Lasīsim tālāk, 11. pāns. Kas tā saka, lai zina, ka mēs kādi esam no tālienes savās vēstules vārdos, tādu pašu esam arī klāt būdams savos darbos.
jo mēs neuzdrošināmies sevi pieskaitīt vai pielīdzināt tādiem, kas paši sevi liela, bet tie sevis pašus ar sevi mērodami un paši sevi pielīdzinādami nedara prātīgi. Dažkārt ir arī tādi cilvēki, kas cenšas citus pielīdzināt sev vai arī aicina līdzināties. Viņi tur pasaka, ko tu te mokies, dari kā es. Un tad tu sāk tur, labi, mēģina cilvēki varbūt padalīties savā liecībās, varbūt kaut kādu dzīves pieredzi, kā viņš tur ir darījis, bet ja tas tiek darīts tā kā, sevi noliekot centrā, tad tas jau ir kaut kur par to arī šeit acīm redzot, arī šajā vēstulē, 2. vēstulē korintiešiem 10. nodaļā, to mēs te arī lasām, ka tur ir bijuši cilvēki, kas tā paši savās acīs varbūt likās lieli, skaļi, tādi autoritatīvi, un līdz ar to viņiem likās, ka apustulis Pāvils ir tāds bāls, viņš tur tāds neizteiksmīgs, varbūt nedrošs, pazemīgs, un viņiem likās, ka uz tā rēķina tagad tad viņi varētu tā kā būt tādi lielai noteicēji. Bet patiesībā pēc tā efekta mēs redzam, ka apustuļa Pāvila vēstule mums šeit ir. Viņš ir saglabājies, viņa vārdu mēs zinām. Bet kur ir tie, kas viņam iebilda, kas tur tie bija tie, kas tos jautājumus tur visus radīja? Viņu vārdi nav saglabājušies, mēs nezinām. Viņi bija skaļi, viņi tur varbūt ar dūri sita pa galdu un teica, ka viņi tur ir lieli un vareni un tur sevi izcēla un visus ar sevi mēroja, bet kur viņi ir? Viņu nekur nav. Pāvili viņu noniecināja, bet tajā pašā laikā pēc efektivitātes mēs redzam, šīs vēstules korintiešiem ir saglabājušās. Pāvila vārds ir saglabājies, bet tie lielībnieki, no tiem nekas nav palicis. Bet labi, lasām tālāk, 13. pants. Mēs negribam pāri mēram lielīties, bet tikai pēc tā noliktā mēra, ko Dievs mums spraudis, un pēc kura arī esam nonākuši līdz jums. Jo mēs nesniedzamies pāri par mēru, it kā mēs nebūtu nonākuši līdz jums. Mēs taču pirmie pie jums nonācam ar Kristus evaņģēliju. Mēs nelielamies nepiederīgi ar citu darbiem, bet ceram, jūsu ticībai pieaugot, gūt sava darba laukā jūsu vidū vēl lielākus panākumus, lai varētu evaņģēliju sludināt pār jūsu robežām, bet ne lielīties ar jau padarītu darbu svešās robežās, bet kas lielās, lai lielās ar to kungu. Jo ne tas ir derīgs, kas pats sevi uzteic, bet tas, ko uzteic tas kungs. Viņi, tad Pāvils kopā ar saviem darba biedriem, viņi bija pirmie, kas Korintā ieradās un dibināja tur draudzi. Viņi nepiesakās līdz ar to uz kaut kādu īpašu pagodinājumu, lai gan viņš varētu. Viņš varētu teikt tā, lūk, es tevi dibināju draudzi, es te uzcēlu dievnam, man te pienākās kaut kādi pagodinājumi. Apustulis Pāvils tā nedarīja. Viņš bija pazemīgs, lai gan, protams, viņam šo godu neviens neatņem, bet tajā pašā laikā viņš nevēlējās ar to lielīties, nedz citus ar sevi salīdzināt vai mērot tur ko. Un tāpēc viņš te arī 13. pantā raksta, ka nav arī vajadzīgs pāri mēram lielīties. Viņa darbības plašums bija Korintas draudz, tā arī tās citas draudzes, kuras viņš dibināja. Ja to mēs tā kā attiecinātu uz sevi, mums varbūt arī nav mūsu vidū kāds, kas varētu būt tā kā apustulim Pāvilam, varētu līdzināties, kāds misionārs, kurš varētu tā broši uz ielas sludināt. Bet tajā pašā laikā katrs no mums ir arī ar savu ticības mēru, un katrs ar mums ir ar savu ietekmes jomu. Mums arī kaut kāds zināms arī paziņu loks ir, kuru mēs kaut kādu ietekmi varam parādīt. Un līdz ar to katrs no mums arī var būt liecinājums, kas liecina par Jēzu Kristu. Un te ir arī teikts, kas lielās, lai lielās ar kungu, nevis ar sevi, nevis ar kādiem saviem panākumiem. Protams, ir arī otra galējība, kur cilvēks varbūt sevi noniecina. Viņš saka, man tur nekas nesanāk, es tur neko nemāku, es tur neko nevaru.
varbūt lai citi, bet šeit ir atkal ir sacīts tā, ne ja mēs paši esam tie, kas to izlemjam, ja kaut kas mums ir labs, jā, tad tas viss ir no kunga. To mums ir devis Kristus. Kristus mums ir devis piedošanu, Kristus mums ir devis izpirkumu no grēkiem, Kristus mums ir devis svētības un apsolījumus. Mēs Dievam par visu pasakāmies. Un tāpēc arī tas 17. pāns ir, kas lielās, lai lielās ar to kungu. Tur ir izmantots pamattekstā senebreju vārds halal, no kā izceļās vārds, kur diezgan bieži baznīca izmanto aleluja. Jā, te viņš tieši ir šajā 17. pantā. Arī psalmos šis ir bieži, jā, teic to kungu man dvēseli. Tur arī šis pats senebreju vārds halal. Līdz ar to mēs arī esam aicināti teikt to kungu no visas savas sirds, jo kurš tad ir derīgs šim darbam, šim aicinājumam? Mūsu kungs ir aicinājis, un ne mums pašiem sevi ir jāuzteic, ne mums pašiem sevi ir jāieteic Dievam, nedz arī jānoniecina Dievu priekšā, nē. Mēs saņemam no Dieva svētības, un lai Dievs pats ir tas, kas mūs uzteic, lai Dievs pats tas, kas mūs arī vada, jo mēs piederām Kristum. Tāds īsts ieskats, neliels šajā te nodaļā, lai gan mums būs visu ceturksni šīs vēstules korintiešiem, ko pētīt, pie kam vēl ne tikai sabatskolā vien, bet arī ikdiena nevelti, kad mēs ieskatāmies apcerējumu grāmatiņās, tur ir nedēļas dienas rakstīts, piemēram, tur ir pirmdiena, tad tur ir pirmdienas rakstvietas, otrdiena, tur ir atkal otrdiena, kas tur ir temats ir. Tā kā mēs varam pētīt šīs vēstules un attiecīgi meklēt praktisku pielietojumu, iedvesmu savai ticības dzīvei, saklausot tā kunga balsi savā dzīvē, savā darbā, savās mājās, lai tas kungs mūs svētī un vada. Un saklausīt tā kunga balsi arī šeit pļavā, ne tikai dunduru balsi, ne tikai mušas, jā, bet tā kunga balsi arī šeit. Arī tas ir iespējams. Centos jūs nedaudz iedvesmot no šīs te otrās vēstules korintiešiem, 10. nodaļas. Bet es domāju, ka vēl ir vērts arī palasīt arī atsevišķi mājās, jā, klusumā. Tā kā tas viss mums būs iespējams vēl vairāk, ka nākošais ceturksnis mums ir veltīts tieši šīm vēstulēm. Lai Dievs mūs vada, lai dzīvojam saskaņā ar Dieva lielo skaisto aicinājumu. Āmen.